Un otrs ir tas, ka viņš bija mūsu valsts demokrātijas pamatlicējs. Viņš uzskatīja, ka tikai demokrātiski iekārtot valsts var pastāvēt cauri laikiem. Un lai kā mums gribētos, ka atnāk kāda spēcīga personība, pārņem tos grožus savās rokās, visiem pasaka, ka tev jādara tā, tev jādara tā, tev jādara šitā, ja? Uzņemas atbildību, izbeidz to vardakte un kārtību iestājas valstī. Lai kā arī gribētos, bet tā nav izēja. Tikai tā valsts, domā Jānis Čakste, kur katrs cilvēks, es, tu, jebkurš, tajā vietā, kurā viņš dzīvo, mācās, strādā, uzņemas atbildību par sevi un savu valsti, tikai tādu valsts var pastāvēt cauri laikiem. Tas bija Jāņa uzskats, un tā ir taisnība. Un viņš jau gan redzēja arī, ka mums tā demokrātija kaut kā īsti neiet. Bet viņš uzskatīja tā, ka tas ir tāpēc, ka tik ļoti ilgus gadus latvieši ir dzīvojuši kalpībā, ar noliektām mugurām. Nekad nemācēja viņiem nebija iespēja pašiem izlemt, pašiem iekārtot un pašiem sakārtot savu dzīvi. Un tādā kalpībā dzīvojot, tu vari izdzīvot tikai tad, ja tu vari kaut ko nosakt, kaut ko izmānīt un tā tālāk. Un cilvēki nemāk dzīvot tad, kad viņiem paši ir saimnieki savā zemē. Tas ir jāmācās. Tā domāja Jānis Čakste. Viņš tā arī domāja, ka viņš beigs savu otro prezidentūru, tad viņš vairs neļausies nekur ievēlēties, bet ar grāmatu palīdzību, ar studentu palīdzību, ar preses palīdzību viņš mācīs savu tautu dzīvot demokrātiskā valstī. Un, diemžēl, viņš nesagaidīja arī otro prezidentūras beigas. 27. gadā viņš nomira. Viņš bija saukstējies, dabūjis gripu, kā komplikācijas plaušu karstons, un sirds viņam neizturēja. Lai jums labāk palīdz atmiņā, noskaitīšu vien tādu tā kā fantiņu, bet mazliet. Interesants fakts. Jānis Čakste ir dzimis 14. septembrī. Viņu ievēlēja par prezidentu 14. novembrī. Un viņš nomira 14. martā. Protams, dažādos gados un laikos, bet 14. datums viņa dzīvē ir gājis, kā tāds pats svarīgākais datums stāvis. Nu, lūk. Tātad par Jāni Čakste, tas arī viss, tas ir diezgan nenogurdināja, ja jums vēl višķi īlēs. Pastīsimies atkārt, jā, noteikti, vai iet un pēc 10 minūtēm autobusā, jā? Tad pastaigājat, aiziet Lielupete par pagalmu, parks arī, jā, 10 minūtes. Labi, izstāstīt. Paldies, patieks, jā, paldies. Jums ir tiešām tas uzsverētu galvenais, jā. Paldies. Labi, pastaigājiet riņķi un ja kāds grib ieiet tur vēl bildes, pasiet tur ģimenes tāpā, arī tur drīkstiet iekšā. Kurā? Pats vēlēs tur. Un Jašāns ir tagad. Un ko tie ģimēni viņi notografēties, tur var nāk noskatīties? Es arī mums vienās. Tas nav mainīgs te. Mani netaču. Nu, bet ir bērni. Deviņi bērni. Redzi, un viņā tāda ļoti īsta, tāda sievieta liekas, ka jā, pamatīgas. Latvijas tur visi sabraucām laivā, viņiem bija ļoti ilgstoši jādzīvo nometnē, un nezināja, ko viņiem darīt. Tad bija taisnīgs tāds rūkdarbs, un arī šīs tādas vēlēs. Tā kā mēs esam šeit, tas tiešām tā kā jūs redzat, varbūt vienu teikumu par katru. Visvalds bija jurists, bet viņš Pirmā pasaules kara laikā bija iesaukts ar armijā un karā krīste. Mītauts arī bija jurists un Latvijas brīvvalsts laikā bija senators, atbildīgais par tieslietām un vēlāk emigrēja uz Zviedriju. Ģedimīns bija mācījies tautsaimniecību, bet viņš neatbrauc uz mājām, auģus vadīja auģu saimniecību, kad Čakste devās Rīgā strādāt valsts darbā. Rīngolds bija ārsts,
un bija viņš viens no tiem, kuri neaizbrauc prom uz Zviedriju, jo tajā laikā dega Jelgava, un viņš ar divriteni aizvinās atpakaļ uz Jelgavu, lai glābtu savu slimnīcu. Un vairs projām netika, un palika šeit Padomu valstī, un te arī bija spiests dzīvot. Savukārt Konstantīns Vācu okupācijas laikā dibināja neatkarību, tas ir pretošanās kustību. Vācu Gestapo viņus atklāja, ievietoja cietumā, vēlāk koncentrācijas nometnē, un tur Polijas nometnes evakuācijas laikā viņš aizgāja bojā. Savukārt meitas bija 4, visas veiksmīgi apprecējās. Viena no viņām, Maiga, bija izsūtīta uz Sibīriju 41. gadā, jo viņas vīru, Teodoru Šīronu, kas bija kā prokurors, uzstājies pret komunistiem, meklēja. Tā kā Teodors bija aizbraucis prom uz Liepāju, nebija Rīgā, paņēma sievu un bērnus un izsūtīja uz Sibīriju projām. Arī viņi pēc tam, protams, atgriezās šeit Padomu Latvijā, ne jau vairs kaut kur citur aizbrauc. Un par meitām, kamēr tas stāv, meitenes izstāstīšu ļoti jauku stāstu. Jānis Čaksts uzdāvināja katrai meitai piemiņas gredzentiņu, tādu mazu relikviju. Jo kā tad ir? Dēliem ir uzvārds Čaksti, kas iet līdzi cauri paudzēm. Meitas apprecās, uzvārds nomaina. Aizmirsīsies, kur tās kopīgās saknes. Tāpēc katrai ir mazs apzeltīts gredzentiņš ar putniņu Čakstīti virsū. Un ar noteikumu, ka gredzens jānodod tālāk savai vecākai meitai un tā savējai, un ja nav meitas, tad vecākai mazmeitai, bet pa sieviešu līniju gredzens ceļo tālāk. Un vēl vieni noteikumi, jo Čaksti ir jurists, viņam patīk, ka viss smuk pa punktiem sarakstīts, un tie otrie ir tā, ka ik pa 100 gadiem visām gredzena valkātājām 14. septembrī, kad ir Čakstas dzimšanas diena, 12. dienā ir jāstiekas pie Jāņa Čakstas kapa. Un gredzena jābūt pirkstā, lai skaidri zina, ka tās ir kopīgā ģimene. Nu, tie pirmie 100 gadi būs pagājuši tikai 2024. gadā. Tas laika posms ir ļoti liels nolikts. Viņas satiekās daudz biežāk, jo ir salidojumi un brauc ciemos dzimšanas dienās. Un gredzeni, kā lūdzu? Ar gredzentiņiem, jā, tā ikdienā mājās viņa gredzenes nevalkā. Bet, kad ir salidojums, gredzenes pirkstā. Kad iebrauc Latvijā, gredzenes ir vienmēr pirkstā. Un šobrīd gredzeni ir pie mazmeitām, izņemot Teriņa ģimenē, Janīnas ģimenē, viņai bija tikai 2 dēli. Un tad tur vecākam dēlam, pirmā meita Anna, tad pie mazmeitas Čakstas, var sakot, gredzenes. Diemžēl nav vairs Maigas gredzena. Jo tad, kad Maigu izsūtīja, tajā pašā naktī dzīvokli izlaupīja, mantu izvazāja, tā kā bija, kas zināja, ka viņas vedīs, un no tā laika arī šis gredzens ir pazudis. Ir saglabājušies 3 gredzeni šobrīd. Gaidām visi, kad pienāks tas laiks, kad savāksies visi pie tā kapa, ar tiem gredzeniem pirkstā. Bet vēl kāds laiks ir jāpagaida.